Aramzemes un zālē ar organiskām augsnēm kopā ir apmēram 160 000 hektāri. Pusi no tā ir aptuveni aramzemes, tā skaitā tāds ekstensīvi kultivēts, kas varētu būt ilgadīgie zālē, un otra puse ir ganības un visā citāda veida zālāji. Ko ar viņām var darīt, lai samazinātu emisijas? Viens, tas, kas biežāk dzirdēts, tas ir vienkārši nekultivēt aramzemes, pārvērst viņas par zālājiem, par ganībām. Vai izmantot zāles iegūšanai, vai mēģināt tur kaut kādas bioloģiski vērtīgas sugas ieaudzēt. Šobrīd pēc statistikas no organiskajām augsnēm zālājos mums aptuveni 5% skaitās bioloģiski vērtīgie zālē. Attiecīgi, acīmredzot, labprātīgi tās sugas tur negrib pieaugt bioloģiski vērtīgās. Bet mēs varam sagaidīt zinām emisiju samazinājumu, transformējot aramzemes par zālājiem. Tas būtu saskaņā ar Lifework Baltu un citu pētījumu rezultātiem. Tie būtu aptuveni, ja mēs līdz 50. gadam runājam, tie būtu ap 50–70 tonnas uz hektāru mēs varētu samazināt. Tas ir 1,5–2 tonnas CO2 gadā tas emisiju samazinājums. Bet ir otra alternatīva, jeb vesela grupa ar citām alternatīvām, ko var darīt ar šīm organiskajām augsnēm. Faktiski atgriezt viņus viņu dabiskajā stāvoklī, apmežojot. Mēs varam viņus apmežot, ierīkojot mežaudzes ar pārmitrām, ja periodiski aplūstošām, ja periodiski piesātinātām ar ūdeni augsnēm. Un otrs variants, mēs varam saglabāt vai atjaunot meliorācijas sistēmu un ierīkot platības ar meliorētām augsnēm. Abos gadījumos mēs sagaidīsim būtisku emisiju samazinājumu, kas izpaudīsies pirmkārt tādā veidā, ka mums būs mazākas emisijas no augsnes, ko mēs esam daudzos pētījumos konstatējuši, ka meža zemē salīdzinot ar lauksaimniecībā izmantojamām zemēm šīs emisijas ir būtiski mazākas. Un otrais, mums veidojas jaunas oglekļa krātuves, tās ir nedzīvā zemsega, dzīvā biomasa, kokaugu un nedzīvā kokaugu biomasa. Paralēli, ja mēs saimnieciski aktīvi izmantojam šīs platības, mums veidojas arī koknes produkti un arī mēs nodrošinām aizstāšanas efektu enerģētikas sektorā. Ja tā pavisam matemātiski skaitļos izsaka, tad pirmais šis emisiju samazinājums 30 gados transformēt aramzemi par zālēm mums būtu aptuveni 70 tonnas saskaņā ar pētījumu rezultātiem. Tad apmežojot šo platību, tajā pašā laikā mums emisiju samazinājums būtu gandrīz 10 reizes lielāks. Un būtiski, ka šis emisiju samazinājums turpinās arī 2., 3. un turpmākajās meža apritēs, bet, protams, viņš ir mazāks, jo mēs nevaram katru reizi dubultot koksnes pieaugumu pēc platības atjaunošanas. Bet 10 reizes lielāks efekts gandrīz ir apmežojot. Ja mēs pakāpeniski slēdzam meliorācijas sistēmu, visticamāk, ka uzreiz tas nav izdarāms. Vispirms mēs ieaudzējam mežu, panākam to, ka viņš pats spēj regulēt gruntsūdens līmeni un mitruma režīmu tajā platībā, un tad mēs varam slēgt meliorācijas sistēmas pakāpeniski. Tad tas emisiju samazinājums būs mazāks, varbūt pusi, varbūt drusku vairāk, atkarībā no vietējiem apstākļiem, no tā emisiju samazinājuma, ko mēs dabūjam šo platību apmežojot un saglabājot meliorācijas sistēmas. Bet apmežošanas variants ar meliorācijas sistēmas slēgšanu, piemēram, audzējot lapu kokus, mēs varam palielināt bioloģiski vērtīgās teritorijas, tos melnākšņu staignājus, piemēram, kas mums skaitās labi priekš bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanas. Eiropas Savienības līmeņa politiskie un normatīvie dokumenti kopumā atbalsta apmežošanas aktivitāti kā tādu. Eiropas Savienībā pat ir iniciatīva par 3 miljardu koku ieaudzēšanu. Ir izstrādātas vadlīnijas, kā šo ieaudzēšanu būtu optimālāk veikt, bet vienlaikus IPCC ziņojumos ir minēts tas, ka var panākt šādā veidā konfliktējošas darbības attiecībā uz zemes izmantošanu, respektīvi, ieaudzējot mežu, mēs neapšaubām samazinām zemi, kas varētu tikt izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Līdz ar to tik viennozīmīgi gluži nav, bet vienlaikus jāsaka, ka atbalsts apmežošanai Eiropas Savienības līmenī ir.
Tajā pašā dokumentā, kas ir vadlīnijas apmežošanas veikšanai, Eiropas Savienībā ir minēts, ka nebūtu vēlams apmežot mitrājus. Latvijā mums ir vismaz 7%, kādu mēs datu avotu izmantojam, organiskās augsnes lauksaimniecībā izmantojamā zemē, bet šī augsne nebūtu pieskaitām pie mitrāju kategorijas, līdz ar to faktiski ir diezgan skaidrs, ka mēs to varam apmežot, izmantot resursu optimāli, tādu, kāds tas mums ir. It sevišķi tādēļ, ka apmežojot organisko augsni, mēs radam būtisku siltumnīca efekta gāzu emisiju samazinājumu, jo šie 7% augsnes, ja to apsaimnieko lauksaimniecībā, kā tas ir darīts līdz šim, rada aptuveni 1/4 daļu no kopējām ar lauksaimniecības zemi saistītajām siltumnīca efekta gāzu emisijām. Iestādot mežu, mēs neizvairamies pilnībā no emisijām no organiskās augsnes, bet vienlaikus mēs tās būtiski samazinām, kas, protams, 30. 50. gada klimata neutralitātes mērķu sasniegšanas kontekstā ir ārkārtīgi būtiski.